Labdien, lauz, vajadzētu apskatīties, ko februāris sola. Lauz tādas apcerīgas, mierīgas, bailīgas mazlietiņās, negaidīti mērena kārts lauvām, tātad lauz ar savām ķepiņām lēnā garā ļoti bailīgi dosies uz priekšu, tā kā mīņājoties, tā kā meklējot, tā kā ostot gaisu un nevarot saprast, uz kuru pusi tad man jāiet, kas tad man ir jādara. Gribētos teikt, mazliet tāds kā apmulsums lauvas zīmes dzimušajiem, tāda kā gaidīšana, nogaidīšana, nezinu, varbūt lauvas sāk gaidīt silto laiku vai kaut ko tādu, katrā ziņā šajā kārtī ir tāda intuitīva pasaules uztvere. Lauvas ar ūsām mēģinās noķert īsto brīdi, īsto vibrāciju, īsto notikumu garšu, bet paši nav tādi gatavi sevišķi iesaistīties pašos notikumus. Nu, raudzīsim, kā tas mums izvērtīsies šajā mēnesī, un skatīsimies, vai darbs ļaus mums būt tādiem apcerīgiem mazlietiņās, tādiem izvērtējošiem, jo lauva kā ugunszīme jau parasti iedegas, dara, iesaistās, virza. Ko darbs? Arī darbā ir nelielas pauzes. Darbā ir situācijas, iespējams, ko lauvas ar diezgan lielām grūtībām var atrisināt, bet šīs kārtas pamata būtība ir tāda, ka tu negribi iedziļināties tajā lietā, ka tu varbūt negribi ķerties klāt pie tās lietas, kas ir jādara, vai ka tu nezini, no kura gala ķerties klāt, vai tu nezini, kas tad galu galā ir jādara šajā jomā, un tā izpēta, tā atbilde, tā praktiskā atbilde īsti tā kā nenāk rokā. Jūs redzat, šīs kārtas abas divas ļoti spēcīgi līdzinās vienu otrai. Es tā kā mīņājos un domāju, ko man darīt, kā man labāk iesākt, vai man turpināt šo darbu, ko es daru. Sāks tādas pārdomas un mazliet varbūt tāds nemieris iekšējs, jo tādēļ, ka īsti nesaprotu, kur lai sevi izmantoju šajā mēnesī, neaizmirsiet, ka tas ir tikai viens mēnesis. Jā, un tagad par attiecībām. Attiecībās pakārtais. Nu, lauvas gan šajā mēnesī būs tādas tā kā vērotāja lomā, nevis galvenā darbojošā persona, un patiesībā tas nemaz nav slikti, jo tā ir pavisam cita loma lauvām. Un tie cilvēki, kas ir pieraduši mūs redzēt tiešām iespējams ar kroni galvā vai īpašā kaut kādā egoistiskā statusā, varēs pamanīt lauvu nedrošību, iespējams negribēšanu, nevēlēšanos iesaistīties, un tas parādīs lauvas apkārtējiem pavisam citā gaisotnē. Ja? Partnerībā pakārtais arī sola tādas pārdomas, apceri, neizlēmību un mazāku kopā būšanu ar partneri nekā parasti. Līdz ar to iespējams arī no attāluma ir diezgan labi paskatīties, kā tad tur ir, kā es vērtēju savu partnerību, ko mēs, tagad laulību, ko mēs šeit skatāmies visdrīzāk. Un tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, šī kārtas patiesībā ir viņi ir stop, viņi ir tāda kā neveiksmīgā, un nav jau ko tērēt savu spēku tajos laikos, kad vienkārši nekas neveidzās. Ja? Šajā mēnesī lauvam, kas meklē partnerattiecības, varētu likties, ka viņš nav pietiekami pamanīts, ka viņš nav pietiekami redzams, ja visas kārtas par to liecina. Tad izbaudām šo neredzamo statusu, man liekas, varētu būt ļoti interesanti. Es jau tagad gaidu februāri un padoms. Kausu dūzes saka, atstāja mazos tādus saldos priekus pats sev un dalies tikai ar tiem cilvēkiem, kur tu 100% zini, ka viņi tevi sapratīs. Cik skaisti. Paldies kārtīm un uz tikšanos atkal.